Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Lūkas evaņģēlija 11. nodaļas, kur 28. pantā mēs lasam. Jēzus sacīja: vēl jau vairāk laimīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un to pilda. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs. Šajā pasaulē mums ir vajadzīgs Tavs vārds un Tava klātbūtne. Tavā klātbūtnē mūsu dvēseles tiek dziedinātas un atjaunotas, un Tavs vārds ir tas, kas apgaismo mūsu ceļus, dod mums patiesu gudrību, ļauj mums saprast pašas dziļākās un svarīgākās kopsakarības šajā pasaulē. Mēs atzīstam, Kungs, ka visa mūsu cilvēcīgā gudrība, ar kuru mēs skatāmies šajā pasaulē, bieži vien aprobežojas ar to, ka mēs varam mazliet izprast Tavus likumus un kopsakarības, pēc kuriem darbojas šī fiziskā pasaule. Daudz ko esam izpētījuši un daudz, kas nu mums ir zināms, un mēs varam atkal un atkal ar pārsteigumu konstatēt, cik vienoti, viengabalaini un gudri Tu esi šo pasauli iekārtojis, ka tā patiešām ir uzticama vieta, ka tajā ir šīs likumības, un ja mēs tās zinām, mēs varam tās pielietot, mēs varam caur tām sasniegt to, kas pirmā brīdī liekas neiespējams. Daudz grūtāk mums iet izzināt tos likumus, tās kopsakarības, kas valda neredzamajā, garīgajā sfērā un pasaulē. Tur, kur mēs runājam par mūsu dzīves pašiem lielākajiem jautājumiem, kādēļ mēs esam, kā mums šajā pasaulē piedzīvot patiesu un īstu laimi, piepildījumu. To laimi, kas rodas nevis vienkārši no labas sajūtas, bet no tā, ka mūsu dzīve patiešām izdodas. Šajā ziņā, Kungs, mums iet ļoti grūti, jo pat redzamajās lietās mums ir vajadzīga piepūle, lai mēs saprastu, kā tās darbojas. Bet ieskatīties cilvēka sirdī ir ļoti grūti, jo Tu zini, Kungs, labāk par mums, ka mūs ietekmē mūsu pašu neprāts un mūsu pašu grēks. Mēs skatāmies un mēs neredzam, tāpēc, ka kaut kur sirds dziļumos vai kādā sev neapzinātā veidā nemaz negribam patiesību redzēt. Un tur vienīgais, ko mēs varam darīt, ir tverties pie Tava vārda. Un šodienas lozungs mums to atgādina, ka toreiz, tad, kad Jēzus bija cilvēku vidū, daži, protams, to neuztvēra, nesaprata, bija pārāk aizņemti ar sevi, bet bija daudzi, kuri viņā tomēr sajuta un saskatīja jau toreiz Tavu klātbūtni, Tavu tuvumu, Tavu gudrību. Un tā mēs lasam šajā evaņģēlija vietā par to, kā kāds cilvēks ar lielu sajūsmu saka, cik gan laimīgi mēs esam un cik laimīgi ir tie cilvēki, kas var sastapties ar Kristu, kas var viņu dzirdēt un sajust fiziskā veidā. Un mēs jau arī gribētu līdzīgi domāt, ka ja mēs būtu varējuši toreiz būt klāt, iespējams, ka tad mēs kaut kā vēl pavisam savādāk to visu saprastu, uztvertu. Varbūt mēs ticētu īstāk un patiesāk. Taču Jēzus šodienas lozungā atbild tam cilvēkam un visiem šiem mūsu minējumiem un iedomām par to, kā būtu bijis. Un viņš saka, ka laimīgāks ir nevis tas cilvēks, kurš vienkārši ir redzējis Kristus fizisko klātbūtni, bet tas, kurš dzird viņa vārdus. Un vēl vairāk ne tikai dzird, bet tos arī īsteno. Jo tā īstā laime ir nevis tajā, ka mēs vienkārši kaut ko interesantu ieraugam, sadzirdam, pieredzam, ka mūsos ir kādas neparastas sajūtas, bet tā īstā laime ir tad, kad Tava svētība mūsu dzīvē plūst, kad mūsu dzīve patiešām iet īstajā virzienā, kad tā izdodas. Un lai tas notiktu, ir svarīgi ne tikai interesantas un labas lietas redzēt, dzirdēt, bet tās patiešām īstenot. Nu, tik tālu, cik mēs to spējam mācīties, solīti pa solītim iet tajā ceļā, ko Tu māci. Un šai ziņā mēs ne ar ko neesam sliktākā stāvoklī kā toreiz tie cilvēki. Varbūt pat Jēzus dzīves laikā bija kādi, kuri tā arī neko par viņu neuzzināja, tā arī viņu vispār nesatika. Bet mums ir tā privilēģija viņa vārdus dzirdēt. Un līdz ar to, ja mēs gribam tajos ieklausīties,
Mums ir tā iespēja tos īstenot, vismaz censties tos īstenot. Un tāpēc šovakar mēs Tevi lūdzam, Kungs, ka mēs nebūtu tikai klausītāji, bet arī darītāji, ka mēs patiešām uzdrošinātos šos Jēzus vārdus pielietot savā ikdienā. Un Tu redzi, ka atkal mūsos ir tik daudz, kas tam pretojas, bet sūti savu garu un ļauj mums patiešām to visu pārvarēt un patiešām dzīvot šajā Tavā gudrībā un Tavā gaismā. To lūdzam sev, to lūdzam sev mīļajiem un tuvajiem cilvēkiem, par kuriem ikdienā domājam, to lūdzam visiem, ar kuriem mēs saskaramies, to lūdzam domājot par mūsu zemi un tautu un šo pasauli. Kungs, tikai Tu vari mūsu sirdis apgaismot, tikai pie Tevis ir īsta gudrība. Un jā, tikai Tavs gars var mūsos radīt īstu dzirdēšanu un īstu darīšanu. Tāpēc, Kungs, šovakar atkal visu Tev uzticam, lūdzamies pēc miera un atspirkšanas šajā naktī, bet tad lūdzam, ka varam celties un varam dzīvot, kā Tava vārda klausītāji un darītāji. Jo, kā Jēzus sacīja, laimīgi, vēl jo vairāk laimīgi ir tie cilvēki, kuri patiešām piedzīvo, ka Tavs vārds ir dzīvs, iedarbīgs, ka tas maina dzīves un maina pasauli. Tāpēc vadi Tu pats mūs šajā gudrības ceļā. Bet pār visam citam, mēs lūdzam arī šajā brīdī Tevi ar tiem vārdiem, ko Kristus pats mūsos ir ielicis un turpina lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neievedi mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.